šodien baigie dubļi. O, tuīt nogrimšu. Ir. Pakaļ grimst. Tas bija tuvi. Viena spēle. Esi sveicināti. Tātad es esmu atbraucis līdz firmai, jo man velosipēdam uzbliezās riepa. Tā bija jānomaina. Man ir labas ziņas tev. Ir samontēta jauna YouTube sērija. Tikko ar priekšnieku vienojas par kadriem, par vietām, kuras var rādīt, kuras nevar visu pārējo. Un tad jau startējam. Vai patīkam skatīšanās? Tātad labrīt no rīta. Mums ārā ir ļoti traņķīgs laiks, kā jau vēl joprojām. Un jāuzliek ir gaismiņa. Obligāti savādāk. Kāds nobrauks pa ceļam. Arī aizmugurējo jāuzmeistaro kaut kā, jo visi stiprinājumi ir nolūzuši. Bet tam vienmēr nāk palīgā matugumijas. Un matugumijām var piestiprināt. Tā. Īstenībā tad, kad ārā ir arī sniegputens un mīnus, arī tad es ar savu Batman kostīmu dodos uz darbu. Vajag labs veids, lai pamostos un iekustētos. Labi, man jau darba arī pietiek ko kustēties, bet labs veids, lai pamostos no rīta. Melna nakts, lietus gāž. Brauksim tālāk. Es atbraucu līdz darbam, un šodien man plānots 400 sivēnu iekraušana, izkraušana, pārvešana no audzēšanas vietas pie zemnieka. Mēģināšu no kameru un kaut ko uzfilmēt, lai varbūt arī tev parādītu, bet mums šobrīd ārā ir tāds laiks, ka, manuprāt, kad pat velns mājās zem sedziņas sēž un sildās. Tā kā redzēs, kā mums notiksies viss. Varbūt kaut kādus kadriņus tev parādīšu no kraušanās. Tātad, rekur ir viens eksemplārs diezgan smuks. Arī pats zemnieks piestrādājas pie tā, lai izskatās smuks. Tā. Smuks jau ir. Bet naudiņa ir vajadzīga, lai šitādu uztaisītu. Tā kolēģis ir parūpējies par to, lai es atnākot uz darbu. Varētu startēt. Skaidrs jau ir iekšā sabērtas. Mašīna sagatavota. Man ir tikai jāieliek čips. Un jāpaskatās, uz kurieni man ir jādodas, jo šī vieta, es vēl neesmu nekad tur bijis, kur man jādodas. Tikko nofilmēju to melno, bet ar melno es nebraucu šodien, tas ir Lielopam. Tātad braukšu ar šo te cūku vāģīti. Un tad vēl tikko parādīju jums šo eksemplāru. Tas ir tāds piedomāts pie stiliņa un ir uztaisīts, lai ir ko apskatīt. Tā kafiju es uztaisīju ceļā uzēdīšu mājās uztaisītu vrapiņu, jo arī mājās man nesanāca laiks īsti paēst. Piedod, kad man tas šūpojies. Un tas statīvs ir vecais izčakarēts galīgi. Braukšu pa mazajiem ceļiem. Un tad skatīšos, kur man ir jātiek, jo es nezinu. Man pirmo reizi tur braukšu. Nekad neesmu bijis. Nezinu nekur svērties, nekur piebraukt, neko. Tad parasti tas iesit bišķi tādu lielāku stresiņu iekšā. Labi, jāskatās navigācija un startējam. Deine Route vermeidet Straßensperrungen. Du bist auf dem schnellsten Weg. Die voraussichtliche Ankunftszeit ist 7:46 Uhr. Nach Osten Richtung K43 starten. Aha. Kā teiks priekšniek. Startēsim. Izņemšu ārā tikai vārdu Uldis, jo es neesmu Uldis. Un man nepatīk braukt, ja logā ir cits vārds. Man ir savs un pietiekoši skaists, lai neaizņemtos no citiem.
man nepiederošu. Labi, startēsim. Tā, atbraucu uz nepareizo vietu. Tūlīt zemnieks brauks pa priekšu un vedīs mani uz pareizo. Jo, kā izrādās, mans priekšnieks ir iedevis nepareizo vietu, kur jākraujās. Un ko izrādās, tas ar Teslu brauka. Jāuzkrauj 14 boksi pa 27 sivēniem un viens boks 22, tad man būs 400 mašīnā uzkrauti. Tieši tā, kā man vajadzēs. Vai tā ir kaut kāda jaunā Tesla viņam? Vajag jocīgi izstās. Tā, Teslas eksperti, pasakiet, kas tā pa Teslu, kā kāda jaunā? Lampa pa visu aizmuguri vai ko, diezgan jocīgi izstās. Man zemnieks teica, ka viņš brauks pa priekšu, es braucu līdzi. Man liekas, ka viņš ir aizmirsis to, ka man ir fūra un viņam ir Tesla. Viņš var uzspiest savam tosterim gāzīti un viņš būs tālu prom. Tad tā es sekoju Teslai. Jā, viņš man rāda, kur ir jābrauc krauties. Tad skatīsimies, kur mēs te iebrauksim iekšā. Kaut kur, kas ir ļoti šauri. Jā. Piebraukšanas mums vienmēr ir labās vietās. Ne vienmēr, bet diezgan bieži. Under the sun, we feel the beat, dancing through life on our feet. No worries, no regrets in sight. We're living loud, chasing the... Piebraucis esmu, tā teikt. Līdz atburās. Labi, ka zālīte tikai nevis betons. Neko nesačakarēju. Tā mazie hausainie ir uzkrauti. Dodamies tālāk. Es ar Sivāniem atbraucis līdz firmai nosvērties un tagad braukšu izkrauties. Redzēs pie izkraušanās vietas varbūt nolūkšu statīvu un sanāks redzēt, kā tie mazie biksēs kakātāji skrien ārā. Tagad došos tālāk. Nav tālu jābrauc, kad 20 minūtes. Tagad diezgan svarīgi ir skatīties temperatūras, kādas ārā ir un cik daudz tās gaisa padevis palaist iekšā tiem sivēniem, jo tagad man aizmugurē mašīnā, lūk, šeit ir rāda 17 grādi, bet tā ir vēl normāla temperatūra. Ziemā vispār jādomā pavisam maz gaisa padevi atstāt, lai nāk iekšā tikai gaisa cirkulācija, lai sivēniem nebūtu augsts un tie nenosalst.
mazos biksēs kakātājus esmu izkrāvis. Un tagad dodos atpakaļ uz firmu. Firmā izmazgāšu mašīnu. Un izskatās, ka man būs jādodās ar vieglo uz Brēmeni, jo tur kolēģim beigsies laiki. Un tad es sēdīšos, braukšu vēl Lielopu tālāk. No sākuma būs Jaunlops. Un pēc tam būs jāved Krūsnas Teles visticamāk. Un tad jau redzēs visticamāk atkal vēlreiz mašīnu jāizmazgā šodien. Tas nozīmē vienreiz mašīnu mazgāšu pēc sivām tagad izkraušanas. Un otrais mašīnu pēc Lielopa. Jā. Baigo enerģiju prasa izskaidīt, nolikt to kameru. Teiksim, statīvu noliec šeit, noliec tur. Un tas viss paņem laiku un enerģiju. Īstenībā esmu par to aizdomājies, cik man ilgi pietiks tā duka tā skraidīt. Lai gan pirms tam arī visu dzīvi esmu skraidījis. Esmu bijis kustībā un man tie daži soļi netraucē. Es vismaz, man tā darba diena jau ir tāda, ka diezgan kustībā. Nav tā, ka es tikai 15 stundas atsēžu pie stūres. Tad, tā kā jau es teicu, šodien mums laikapstākļi ir tādi, ka pats velns gribētu mājās pie plītiņas sēdēt vai zem sedziņas un sildīties. Bet tālāki plāni ir dabūti. Un tagad ar šo bobiku, ar šo spridzekli, jo jauda kā zirgam, daudz zirgiem, iet kā kuģis, došos nomainīt kolēģi. Kolēģim ir beigušies laiki, un es turpināšu viņa darbus. Rekā pirms dodos ceļā vēl ieskrēju fiksi mājās paēst pusdienas un metos tālāk nomainīt kolēģi. Tagad fiksi ham un aiziet. Tad esmu ātri paēdis, bet pa ceļam paņemšu vēl rekur kūciņu un kafiju uztaisīju. Tad jau braucam, nomainīšu kolēģi. Šķiet, ka viss ir dienā sūdīgi, tad pasties, tieši viena daļa ir atstāta, lai tu arī varētu papriecāties par skaidrām zilām debesīm. Nach 4 Kilometern am Autobahnkreuz 53 Kreuz Bremer den rechten Fahrstreifen benutzen. Tagad es braucu ar vieglo un apbraucu sastrēgumu, apbraukšu tur pa mazajām ieliņām. Bet šoferi, es domāju, ka zinās un sapratīs mani, kā tas ir, kad tu brauc ar smago. Tev pat nav vieta apstāties normāli, piedod pamīst, ko tā, ka nav vienalga. Tad, ja beigās man ir bijis pat tā, ka es ar asarām acīs vienkārši avarējas iekšā un metos malā kaut kur, jo tu nevari, vienkārši vairs nevari. Vēl labāk man ir bijis Šveices tuneļos, gar Cīrihi, viss tur, vienkārši viss tuneļos iet. Tur pat nobrauciens iekšā ir tunelī. Un tur nav kur apstāties. Tā, es esmu atbraucis un kolēģis jau ir šeit un gaida mani. Was welche? Ja, 31 Stück. Los. Tschüss. Ja, danke. Jā, tschüss. Nomainījušies esam. Kolēģis laimīgs, tu tiks mājās. Dos pilnu pedāli šitam.
šim te spridzeklim. Hei, Karsten, pamāja kamerai! Tā! Tā, nu, re. Es esmu nomainījis kolēģis, salicis visu, kur jābrauc. Tātad man iekšā ir 40 jaunu opa šobrīd. Grāmatiņa ir aizpildīta. Mēs varēsim sākt darbu. Kas te notē? Tā, jāsregulē krāsas pēc katra šofera. Tas ir baigais mīnus īstenībā, ka mašīnas mainās un katram šoferam ir savu paradumu, kā izliekt muguru, kā nolikt krēslu, spoguļi, kāju garums, kā sēž. Piemēram, es zinu, ka daudzi sēž ļoti guļus. Es labāk to krēslu paliecu taisnāk, bet man nepatīk atgulties. Es zinu, ka daudzi nolaiž krēslu pilnīgi līdz lejai. Arī tad brauc tā. Bet es nevaru, man patīk, jo es esmu augstāk, jo man liekas, ka viss ir tā foršāk pārredzamāks un man tā patīk labāk. Es zinu, ka citi vispār sēž tā, ka es nevarētu, liekas, ka man sieva sēdētu fūrē pie stūres, jo nevar redzēt nevienu, kas tur. Ļāviens, man te vajadzēja braukt. Lai kafētīgi, drīz aizšauju garām. Redzējāt, kā viņš jau nopiņiem nācās pagrozīties. Gandrīz ne tur aizbrauca. Vot tad būtu izbraucis uz plāni un korķī pasēdēt. Oj. Sarkanaiši. Kāps mandarīns. Jopajo. Sapuvis laikam. Fuplien kāds mandarīns. Tad nu tā kraujam ārā, ir manas traucemes. Visas nāk ārā. Tiek izkrautas. Akurāti. Tas bija tuvu. Viena spēra. Tad nu arī otro stāvu kraujam ārā. Apā.
Ejā. Tad mēs uz stāvlī, kur man jāpaņem ir grūsnās teles. Un ir daudz ziņkārīgie man ap stūri, kas skatās uz mani. Kur ziņkārīgie vēro, kā es tēt kraušu iekšā viņus kolēģis. Katras uzkraušanās ir jāaizpilda grāmata, dezinfekcijas grāmata un pārvadājuma grāmata, kur tu norādi kraušanās laiku, galamērķi, kraušanās vietu un visu pārējo, kas ir vajadzīgs. Tātad datumi, pārvadājuma laiks, īsais pārvadājums līdz 8 stundām skaitās, bet es to kaut kad uztaisīšu atsevišķu video un pastāstīšu, kā ir īsie un garie pārvadājumi. Garos pārvadājumus es neveicu, jo mūsu firma nodarbojas tikai ar reģionāliem Nīderzaksen, tad aizšaujam kaut kur tālāk, bet ļoti, ļoti reti, kad tā man iekšā ir 24, es ierakstīju 24 stundas, ka jāvada, ne, man jāvada 2 stundas, un man ir 24 grūsnas celes. Tās iet uz audzēšanu un tālāku gaidīšanas periodu. Tātad pasēs var redzēt numurus, kādi viņām austiņās ir. Kraušanās vietu arī varētu redzēt pēc liferšēm. Tā. Un galamērķis ir, kas tam man te bija jau? Ne, tas ir kaut kas cits aizpildīts nepareizi. Arī tāds pats datums. Un nodošanas vieta, tā dezinfekcijas vieta. Heidenau. Nu ko, dodamies tālāk ceļā. Es nezinu, varēja mani redzēt, vai man galva ir nošķelta nost. Es nezinu, es biju vienkārši nolicis. Laikam jau, ka bija pus galva, man tikai bija nolicis malā. Tātad katrai telē ir sava pasīte, tāpat kā mums cilvēkiem. Dodamies tālāk ceļā, kaut kāds nogurums sāk nākt virsū. Skaitīja, tāda diezgan gara diena būs. Atā. Tad, kamēr ieliku augšu pielādēties YouTube'ā vienu mazo video, uznāca kaut kāds baigais nogurums, izkāpa ārā nedaudz izkustēties, mazo 5 minūšu pauzīti, kā teikt, un došos tālāk. Daži pušapiņi, pietupieni un možums atkal būs uz kādu brīdi. Reku manējais zirgs stāv, jā, viss nokrauca gaismiņām, ragi spīd man priekšā. Tās mani spīdošie ragi un, protams, zīmīgais mūsu firmas logo aizmugurē spīd. Tā, labi, es uztaisu dažus, es uztaisu dažus pušapiņus vēl, pietupienus un dodos tālāk. Kaut kāds uznāca miegs nedaudz. Meitenes ir atvestas un dodas uz jaunajām mājām. Mūkam meitenes skrien. Tā meitenes skrien jāmūka. Meitenes dodas jaunajās mājās. Tur vēl otrs stāvs jāizprāt. Tā meitenes pašas negribu kāpt ārā, mums jāiet palīgā. Nu, meitenes, dodamies jaunajās mājās. Aiziet. Tik nešļakstamies, ja? Ej, es teicu, nešļakstamies, prātīgi. Jā, jūs arī tūlītām tiksiet ārā. Tā. Lai jums labi mājās. Nepateicat tā. Nav augnāts. Esmu izkrāvies, atvedis netālu no firmas īstenībā. Nav tālu jābrauc līdz firmai, cerams būs vieta, kur izmazgāt, jo mums ir 3 halles, kurā mazgā.
Cerams, kādā no tām būs vieta, kur es varu iebraukt uzreiz izmazgāt, lai nav ilgi jāmocās. Nu, tu parādīšu jums ceļu, pa kādu man jābrauc ārā. Jā, viena no dzīvnieku pārvadājuma romantikām ir šī. Nu, diezgan regulāri nākas paprasīt kādam traktoru. Labi, mums jau labi tas, ka jebkur, kur mēs dodamies, tur ir tie traktori. Mans stāsts vienreiz bija tāds, ka es 4 no rīta, 500 metri no zemnieka, kad 300 metri, 200, 300 metri no zemnieka, līkumā nobuksēju. Un viņš, protams, no savām mājām jau redzēja, ka manas gaismas tur stāv. Viņš bija attapīgs un brauca jau vienkārši ar ķēdi man pakaļ, izvilka ārā. Bet jā, šī ir tāda viena no romantikām. Un tagad arī vajadzētu ieskrieties bišķi šodien baigie dubļi. Un tuīt nogrimšu. Ir. Pakaļ grimst. Blin, neiet. Nu tā. Visu laiku grims nost. Būšu labi video uzņēmis, mošu nogrimšu. Nu neiet augšā pret kalnu galīgi. Ej tu nost, kā es te grimstu. Blin. Tuīt pakaļ būs uz asfaltu, viss būs ok. Ir. Mēs to izdarījām kopā. Labi, es dodos tālāk līdz firmai. Atbraucu un uzreiz tiku reku vašhallē iekšā, jo viens tieši Dānis izmazgājās. Bet rekur te pasties. Vīri vēl pucē savas mašīnas un tīra un taisa. Un gatavojas dot tālākos darbos. Reku viens arī Dānis uz Dānijas. Šitais ir otrais stāvs, kurš ir netīrs. Pirmo es tev nemaz nerādīju, cik ātri var izmazgāt. Bet skaties uz šito. 1, 2, nu redzi, cik ātri un vienkārši tas bija. Bet īstenībā tik vienkārši nemaz nebija. Bija jau arī jāpamazgā un jāpastrādā. Tagad es iztīrīšu. Pēc tam kaut ko vēl tev pateikšu. Tad tā visi darbi izdarīti, mašīna izmazgāta, nolikta, uzpildīta un esmu mājās īsi pirms 10 vakarā. Šodien rīts man sākās 6, tagad ir 10. Tātad man ir 16 stundas un rītā 5 no rīta atkal startēšu. Bet tas nav svarīgi. Svarīgi ir tas, ka es vēlētos pateikt tam, kurš aizmirsa savus laikapstākļus pie manis, ja? Atbrauciet pakaļ. Es šitā te katru dienu nebraukšu uz darbu, ja? Man besī atveda, atstāja un aizbrauca. Brauc vien pakaļ laikapstākļiem un savāc viņus. Man vajag sauli un skaistu siltu laiku. Tā, tagad es redzēju, ka meita un sieva vēl neguļ, bet puika noteikti jau gultā un guļ. Es arī dodos uz dušu, sagatavošu rītdienai brokastis jau un vēl viens stāstiņš ir izstāstīts. Šī bija pirmdiena. Paldies tev, ja esi noskatījies. Atā!